Nu, jaunībā man īstenībā ļoti patika citautu dejas, jo tās bija tādas ļoti ašas un tādas, tādas varbūt svešākas priekš mums, un tāpēc man viņas ļoti piesaistīja. Bet tā kā mēs tagad pārsvarā dejojam tikai latviešu dejas, tad tās, kas man pēdējā laikā patīk, man ļoti patīk dižu deja. Ļoti patīk, jo man viņa liekas tik cēla un tik tāda svinīga, jā, tā man patīk ļoti, jā. Man patīk dēļ tā sava cēluma, viņa ir tik svinīga un viņa ir jāiznes tā dēļ. Viņa tiešām ir tāda ļoti svinīga un cēla. Man patīk. Tautiskā tā tomēr ir katrai tautai tomēr kaut kāda sava. Un man liekas, ka vispār jau kļūstot vecākam vairāk tā kā es saku, vēl pie tās zemes un pie tām saknēm. un tāpēc arī tā tautas deja laikam, man tas liekas kaut kā tā. Tā, es varu parādīt vienu interesantu grāmatu. Tā, nāca paskaties. Dzīvē laikam nekad nav bijis mērķis kļūt par grāmatvedi. Tā dzīve iegrozījās un izrādās esmu izvēlējusies pat savu vecā tēva profesiju. Mans vecais tēvs bija grāmatvedis, tā kā tālūk. Man ir jau 6 meitenes, man ir tā kā. Sāku es pilnīgi viena, bet jau mēs esam izauguši tik lieli, ka man jau ir 6 palīgi, 6 meitenes. Un tā kā ir ko noņemties, ir daudz. Man teica, neliela tipogrāfija, maksimums 30 darbinieki. Tagad strādājam vairāk kā 550 darbinieki. Jau strādāju jau šajā uzņēmumā jau 8. gadu jau. Tu zini, kā pirkstiņš trīc, ka jānospiež par 2 miljoniem pogu, ja? Sāku es dzintariņā 3 gadu vecumā. Dzintariņā nodīvoju 4 gadus. Tad aizgāju uz dzirkstelīti. Sāku dejot dzirkstelītē. No dzirkstelītes nokļuvu liesmas studijā. No liesmas studijas liesmas pamatsastāvā. Nodīvoju līdz 22 gadu vecumam liesmā. Tad manā dzīvē bija bērnu audzināšanas periods, pēc kuras esmu atgriezusies saimē, kam ir vieta, kur atkal iegūt spēku tālākam darbam. Ja tā liekas, ka uz mēģinājumiem teju un nav spēka pakustēties, liekas, ko es tajā mēģinājumā darīšu. Un pēc mēģinājuma atbrauc mājā un liekas, ka varētu vēl kaut ko padarīt. Visiem liekas, ka grāmatvediem vajag sēdot darbs, bet tajā pašā laikā ir visādas dokumentu saskaņošanas un noskaidrošanas un līguma sakārtošanas un viss tā kā būtībā es kustos. Nav tā, ka gluži kā apsēžos, kā sēžu visu dienu. Vai varētu dejot? Aiziet!
deja un tieši tautiskā deja ir tā, kas mūs tur pie zemes. Man liekas, ka tas ir tas kas, tas katrai tautai tomēr ir savs. Ja, teiksim, modernās dejas mēs ņemam, tad tās tomēr par dzīvi, modernā deja vienā valstī, otrā valstī, viņai saskat kaut kādas tādas, līdzības, bet, teiksim, tā tautiskā, tā tomēr ir katrai tautai tomēr kaut kāda sava. Un man liekas, ka vispār jau kļūstot vecākam, vairāk tā kā es saku, vēl pie tās zemes un pie tām saknēm. un tāpēc arī tā tautas deja laikam, man liekas kaut kā tā. Pagaidīni, tev šodien? Šodien, saka, tāpēc jau man bija klus pīksties par to vienu, to lūdzu nevajag, bet neviens jau necird. Vienīgā kompensācija, ka pēc 2 nedēļām 24. otrdien ir mana dzīve. Cik skaisti! Nākšu uz mēģinājumus jau tagad. Cik skaisti! Es nāku. Tāpēc jau es rakstītāju. Kā ir vīstas piesaimniece? Jā, lūdzu. Tu nevarēsi izbraukt savu priekšā. Soliņi nav daudz, kur ir pat jādara. Jā, kuri pirmie atnāk pie pārējie liek zemē. Jā. Es domāju, ka uz mēģinājumiem tas, ka tu atkal uzlādējies, un tas dod spēku un enerģiju turpmāk strādāt. Un tajā pašā laikā tu atslēdzies no darbiem, tev domas pārslēdzās, un tu uzņem enerģiju, un tu atkal var tālāk strādāt. Un tas, ka tu satiec tos cilvēkus, ar kuriem tev kopā ir forši un jauki. Es vienmēr gaidu, kad man būs kaut kam laika, bet es saprotu, ka katru brīdi paliek aizvien mazāk un mazāk laika. Jo, ja man liekas, ka ir kaut kam vēl laika, tad es noteikti vēl kaut ko paķeru klāt un vēl kaut ko izdaru. Nē, es uzskatu, ka vajag īstenībā arī ģimenē katram vajag savu laiku priekš sevis. Tāpēc, kad tas dod tādu garīgo vērtību, kā saka, ka tu arī pēc tam ģimenē atnākot mājās, pārunājot arī to, kas notiek mūsu koncertos, kas notiek mūsu ceļojumos, viss. Tas ir tas, kas katram ir vajadzīgs dzīvē, man liekas. Viens sporto, viens spēlē šahu, viens dejo, viens dzied, viens boksējās, viens peld, bet katram kaut ko tādu vajag. Ja ir tikai darbs un mājas, tad, man liekas, kaut kā vēl pietrūks dzīvē. Kas tas ir? Skatītājs. Piemēram, visi aizpūtā tāds pilnīgi puķu un palaid puisis, jā. Ātriņš, un pasticīgādās, jā. Tā kā tā. Jā. Tas būtu vislabākais un īstākais. Jā. Tev patiesā sevi Netik cieši, lai tā tik garām, jā. Netik cieši garām, jātiek garām. Nē. Jā. Bez rokām. Bez rokām. Mēs kā domājam, ka viss puišs vajag pogā. Pamatā ciet. Ciet. Lai dabūtu ciet, jādabūna vaļā. Nē, cepuri var piekārtot. Vajag, jā? Tev cepurīts. Jo tomēr uz godu, uz diždāns dodās, jā? Ir labi? Jā.
Nē, no muguras šitos uz augšu. Bez rokām. Kaut ko jēd. Bet jau vajadzēja šitā. Mēs tagad ejam projām. Nē, jā. Tagad tev nofilmē. Līdz jaunam gadam. Oi, man nav nopucēta zāle. Bet ir jaunas tekstas šodien uzvilktas. Uz 11. šitās te bantītes. Ja? Uz X nav jārāda. Apkopēja ar putekļu slotiņu. Vārkus pats. Vienu karalu sabrauc, tad jau noklausīt. Norvēģi.